Īsumā jau stāsts ir tāds, kad viņi strādāja suši restorānā tajā laikā. Un tas bija tas restorāns, kur īstenībā es vienmēr gāju ar citām meitenēm uz randiņiem. Tā tas viss sākās, un tad viņi pirmo reizi ieraudzīja. Un tad pēc kāda laika īsumā es sapratu, ka laikam varbūt ka nav labi iet ar citām meitenēm uz to randiņu un uz to vietu uz randiņiem. Tad es ar vienu tādu, kā saka, tajā laikā kaimiņš bija arī labs draugs, un tādā veidā mēs vienreiz mēnesī parasti aizgājām uz to vietu, un tad kaut kā viņi sanāca, ka šādi tad apkalpoja, un tā mēs arī lēnām sākām runāt, un tāds viss arī notikās, jā, lēnā garā, jā. Jā, un viņi ir Valmierā, ne? Tagad viņi šobrīd ir Valmierā, jau 4. reizi, jau bijusi. Jā, cilvēkiem mums varētu tas jautājums, kad būs kāzas, uzreiz tīs jautājumi, vai vispār būs, labāk paliksim pie šiem diviem. Vai vispār būs un kad būs? Nē, kāzas jau, protams, būs, un vai būs kaut kas liels un grandios. Es domāju, ka ne, un viņi arī tā kā uz to baigi nevalk. Bet es domāju, tas vairāk būs pēc Rio. Tas ir tāds, kā es teicu, Brazīlija būs tāds atskaites punkts, un tāpēc tam tad vairāk tiks varbūt pievērst uzmanību, teiksim, varbūt tai, kā saka, privātai dzīvē gan ir bērni, tomēr ir, kā saka, 29-30 gadu nāk, tad ir tā kā lēnām jau laiks, un zin, kā es teicu, ģimenē saku no saviem, starp māsām, un viss tas pēdējais palicis no bērna tādā veidā. Tā kā, tad es domāju, tas būs tāds atskaites punkts, un tad būs mazliet varbūt vairāk jāpievēršas tam, un par to tā kā vairāk tajā visā jādziļinās un jāpadomā. Tu esi iepazinies ar viņas vecākiem? Jā, protams. Kā viņi ir? Tu jau biji olimpiskais čempions tad? Jā, es vecākiem jau iepazinos jau vecākiem vismaz es iepazinos jau vismā pirmajā randiņā. Tur tā sanāca, kad uzaicinājām, man liekas, uz filmu vai kaut ko tādu, kas tur bija, un tad jau es tā kā parunājos, un tad mēs kādu laiku pat nerunājām pēc tam, un tad tikai pēc tam, likās sākumā te nekas nebūs, tā diezgan, un tad mēs pēc kādu laiku sākām runāt, un tagad jau apsies jau 5 gadi, 4 gadi jau pagājuši, un tad būs 5, bet vecāki ir tad baigi labi īsumā cilvēki, un tad, viņi klātbūtnē ir tā ļoti viegli uzturēties, viņi vienmēr humoru dzen un pārēj. Man jau liekas, man ir tāds citreiz melnais humors, ja tāds bišķiņ jau pāris liekas, bet viņas, kā saka, tētim ir, viņš ir, man jau citreiz liekas, ka jau pa melni, ja man jau liekas, tad ir traki, jā, zin kā, tā liekas, ka tiešām, jā, tāda laba cilvēka un baigi